Sveiks, Sergej! Tātad par jūsu konsoli vēlreiz pārskatīju visu, un ko es tagad pamanīju. Tātad ir, sāksim ar to, ka ir 3 durvis, 2 kreisās šai konsolē, kas būs pie sienas piekārta, un viena atmetamā durvis, kas būs garanai konsolē, kur, acīm redzot, laikam jums tur TV stāvēs. Tātad tas ir tas, kas attiecas uz pašām durvīm. Tā, šo mēs tūlīt noslēpsim. Tātad man ir jautājumi vēl par šiem plauktiem. Tad dotajā brīdī plauktu attālumi ir šādi, bet, manuprāt, vajadzētu viņus nedaudz pamainīt. Jūs paskatieties, kādas lietas, ko jūs kur liksiet aptuveni, prognozējoši, un tad vajag saprast, vai šeit 20 cm pietiek, šeit ir gan 50 cm starp plauktiem un augšā ir 26 cm. Var izdarīt tā, ka te pa vidu vēl vienu plauktu var mierīgi ielikt. To noteikti vajadzētu. Tā kā tai mēbelē jābūt funkcionējošai, nevis tikai, lai viņi būtu uz ietaupīšanu rēķina, teiksim tā, būvēta. Un, kas attiec uz šo garino konsoli, šeit arī jāsaprot, vai ir nepieciešams vēl kaut kāds sadalījums. Šobrīd tās izmaksas, tur krasi nemainīsies, tur varētu būt pāris 10 eiro tikai uz dažām detaļām, kas varētu nākt klāt. Tā, kas attiecas tātad ar šo uzliku dekoratīvo, viņi ir, tā ir visā platumā, kāds ir garinās konsoles platums, ir dziļums. Un stiprināsies viņi, šeit būs 2 skrūves, šeit būs 2 skrūves, un te no apakša vēl 2 skrūves tā kā uznāks virsū, un tad sanāks tā, ka jūs viņu vienkārši pašās beigās uzliksiet virsū un piestiprināsiet. Kas attiec vispār uz furnitūru, tātad, ko mēs izmantojam? Mēs neizmantojam vairs klasisko furnitūru, ko citi izmanto, tur kaut kāds konfirmāts un tādas lietas. Mēs izmantojam furnitūru, kas saucās Cabineo no Lamello. Viņi ir vairāk kārtīgi dārgāka, bet toties, tas palīdz mums pašiem ietaupīt finanses uz ražošanas procesu, un jums kā klientam tas palīdz gan mēbeli montēt, gan arī tā izturība ir krietni spēcīgāka. Tāpēc furnitūru mēs izmantojam Cabineo, un principā visu pēc instrukcijas varēsiet salikt kopā pats, izmantojot vienu atslēdziņu un skrūvgriezni, lai pieskrūvētu eņģītes. Tad izskatās tas šādi, viņš tiek iestrādāts korpusā, un ar vienu seškantīti tad attiecīgi jūs varēsiet visas mēbeles saskrūvēt kopā. Katrā ziņā tas būs maksimāli viegli jums, un mūsu gadījumā tas vienkārši atvieglo ražošanas procesu un padara to mēbeli tādu, tādu kā prestižāku. Lūk, un tiem stiprinājumiem viņiem visiem nāk vāci. Mums ir kaut kā 12 toņi, tad kurš tuvāks tur būs, tad to piemeklēsim. Būs balts un tad brūns tonis, kas ir šeit pārējiem tam korpusam. Vēl viens punkts ir par kājiņām. Ja es pareizi sapratu, tad šie abi divi kārsies pie sienas. Apakšā zem viņa nekā nebūs. Pat cik viņš ir 2,40, jūs varēsiet to augstumu mainīt attiecībā pret to, kas jums ir nepieciešams. Tad dotajā brīdī šis attālums šeit ir 5, tūlīt pateikšu precīzāk. Jā, šeit ir 4 cm šeit attālums no apakšas līdz grīdai, bet pat cik visas konsoles augstums ir 2,40, tad to augstumu varēsiet arī attiecīgi palielināt. Kas attiec uz muguriņām, muguriņas ir tātad tas ir pilnvērtīga skaidu klātne, tā nav 3 mm, arī tās mēs vairs neizmantojam. Tas dod mēbelei stiprību, un stiprināšanas ziņā jūs varēsiet, es nezinu, kāds jums tur sienas, tad jūs jebkurā vietā varēsiet pie sienas vienkārši šeit piestiprināt. Ja ir nepieciešama kaut kāda atsevišķa stiprinājuma, saka, to mēs izdarīsim, ja ne, tad principā, ko parasti dara, tad izborē sienā caurumu, izliek cauri to dībeli un principā pieskrūvēt, 2 vietās pieskrūvēsies klāt, un šeit tiks pieskrūvēts viņš arī pie paša korpusa.
Tad šeit no apakšas būs 2 skrūves, kas noturēs tās konsoles kopā. Tad, tā doma ir tāda, ka sākumā piekarina garino konsoli un tad uzliek virsū nostiprina šeit un piekarina šo konsoli klāt. Un tad šī daļa, tā dekoratīvā daļa nāks pa virsu, tad tā ir atsevišķi tiks pielikta. Tā, tad jā, ir šie punkti, kas tad plaukti un tie attālumi, vai tur vispār ir vajadzīgs kājiņas. Ja nav kājiņas vajadzīgs, tad sakat, izdomāsim, nevis izdomāsim, bet tad varēsiet kārt, ja ir vajadzīgs kājiņas, tad sakat, pieliksim klāt. Un attālums no šejienes, vēlreiz atgādināšu, līdz grīdai te ir 40 cm. No šejienes līdz šejienei ir 4 cm. Ja, tātad šie attālumi ir tie, kas, uz kuriem tad jūs tur varēsiet manevrēt, un, ja ir nepieciešams nedaudz augstāk, tad noteikti sakat, kaut ko pamainīsim. Jo es gribu dot visu to uz ražošanu prom, un man vienkārši dotajā brīdī nepieciešams no jums pēdējie apstiprinājumi, lai es varētu iedot uz ražošanu.